Sveicināti! Mani sauc Edgars, un es esmu Aleksela korporatīvo klientu menedžers. Šis ir Aleksela ceturkšņa elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus apskats, kurā atskatīsimies uz 2024. gada pirmā ceturkšņa galvenajiem notikumiem elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī piedāvāsim savu redzējumu šī gada otrajam ceturksnim. Šo apskatu sākšu ar īsu pārskatu par pirmā ceturkšņa galvenajiem notikumiem dabasgāzes tirgū. Kā pievienotajā attēlā redzams, dabasgāzes cenu lejupslīde, kas aizsākās pagājušā gada oktobrī un turpinājās arī pirmos divus šī gada mēnešus, februārī tomēr apstājās un nostabilizējās 25 līdz 28 eiro par megavatstundu robežās. Faktori, kas noteica šo dinamiku, ir sekojoši. Lai arī janvārī dabasgāzes patēriņš pārsniedz 2023. gada janvāra līmeni, tomēr tas joprojām bija zemāks nekā iepriekšējos gados. Savukārt februārī un martā Eiropa pieredzēja rekordaugstas temperatūras, kas strauji samazināja pieprasījumu pēc siltumenerģijas. Arī vēja un kodolģenerācija bija spēcīga, tādējādi gāzes koģenerācijas jaudu izmantojums saglabājās zems. Kas attiecas uz dabasgāzes piegādēm, tad redzams, ka notiek sašķidrinātās dabasgāzes plūsma pārvirzīšana uz Āzijas tirgiem, ko noteica gan ogļu augstās cenas, gan arvien jūtamākās atšķirības starp naftai piesaistīto gāzes līguma cenām un spot cenām. Taču arī šis faktors nespēja ietekmēt Eiropas dabasgāzes cenas, pateicoties joprojām ļoti spēcīgiem Norvēģijas caurvadu gāzes importam. Turpinot par elektroenerģiju, pirmajā ceturksnī elektroenerģijas cenām kopumā bija krītoša tendence, izņemot gada sākumā pieredzēto straujo kāpumu, ko izraisīja augstuma vilnis plašākā areālā. Tam gan sekoja silts un vējains laiks, tādējādi atkal noņemot spiedienu no elektroenerģijas cenām. Sīkāk par noteicošajiem faktoriem. Janvāra mēneša augsto cenu noteica spēcīgais saules mēneša sākumā gan Baltijā, gan Skandināvijā, kas turklāt sakrita ar pieejamo jaudu samazinājumu reģionu kodolstacijās, kā arī pārtraukumiem TEC darbībā. Taču šim augstuma periodam sekoja siltāks un arī krietni vējaināks laiks, kas mazināja pieprasījumu un palielināja vēja izstrādi, tādējādi ļaujot cenām atkal samazināties. Kas attiec uz elektroenerģijas importu uz Baltijas valstīm, tad pirmajā ceturksnī tam saglabājās tendence samazināties. Tam par iemeslu kalpoja augstais pieprasījums un ražošanas jaudu ierobežojumi pašā Skandināvijā. Taču te jāpiemina arī Igaunijas-Somijas starpsavienojuma kabeļa Estlink 2 bojājums janvāra beigās, kas ierobežoja Baltijas importa iespējas no Somijas. Šajos apstākļos Latvija jau janvārī no elektroenerģijas importētājas kļuva par eksportētāju. Augstā pietece Daugavas hidroelektrostacijās, kas sākās jau iepriekšējā gada nogalē, turpinājās arī janvārī, mazinot deficītu reģionu ģenerācijā. Latvijas tece janvārī saražoja par 124% vairāk elektroenerģijas, veidojot 49% no valstī saražotā elektroenerģijas apjoma. Kopumā janvārī Latvijā tika saražots par 136 gigavatstundām vairāk enerģijas nekā patērēts. Februārī jau 160 gigavatstundas, bet martā pārpalikums sasniedz 350 gigavatstundas. Runājot par dabasgāzes cenu ietekmi, koģenerācijas loma februārī un martā pakāpeniski mazinājās, aizvien lielāku daļu elektroenerģijas saražojot hidroelektrostacijās. Tomēr ir saprotams, ka dabasgāzes cenu lejupslīdei bija amortizējošs efekts uz elektroenerģijas cenām. Runājot par dabasgāzes tirgus cenu attīstību otrajā ceturksnī, tad cenu veidojušie faktori mūsuprāt būs sekojoši. Ģeopolitika turpinās spēlēt nozīmīgu lomu dabasgāzes cenu attīstībā. Militārie konflikti tuvajos austrumos, kā arī Ukrainā, turpinās un turpina apdraudēt dabasgāzes piegāžu ķēdes. Runājot par faktoriem, kas ir saistīti ar pieprasījumu un piedāvājumu izmaiņām globālajā tirgū, tad jāsaka, ka pieaug sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas jaudas, lielākoties Atlantijas basēnā. Norvēģijas caurvadu gāzes eksporta kritums apkopju dēļ šogad plānots mazāks nekā pirms gada. Kā rezultātā tiek prognozēts 8% pieaugums importā. Pieprasījumā redzam, ka kopējās energosektora cenu dinamikas dēļ Āzijas pieprasījums pēc dabasgāzes sāka pieaugt. Tikmēr Eiropā industriālais pieprasījums gandrīz nemanāmi, taču sāka atgūties. Taču mājasemniecību un komercsektoru pieprasījums tiek prognozēts vājāks nekā pirms gada. No šī uzreiz secinām,
ka sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas jaudu pieaugumu 2024. gadā būs jāabsorbē Āzijai. Koģenerācijā, kā minēju iepriekš, augstu ogļu cenu kontekstā dabasgāzes pieprasījumam ir zināms potenciāls augt, taču tas būs ļoti atkarīgs no laika apstākļiem, kā arī atjaunīgās enerģijas un kodola enerģijas ražošanas apjomiem. Nobeidzot ar iespējams pašu būtiskāko faktoru, Eiropas dabasgāzes krātuves saglabājas rekorda augstā līmenī. Apkuras sezonu noslēdzot, Eiropas krājumi palika 58% līmenī, par 45% pārsniedzot iepriekšējo 5 gadu vidējo rādītāju apkuras sezonas beigās. Un reti kurš šaubās, ka pazemesgāzes krātuves līdz nākamajai apkuras sezonai, kas sākas oktobrī, tiks piepildītas, iespējams pat mēnesi ātrāk nekā tas nepieciešams. Visbeidzot par mūsu redzējumu elektroenerģijas tirgus attīstībai 2. ceturksnī. Atkal primāri jārunā par hidroloģisko situāciju Skandināvijā, kā arī Latvijā. Ja iepriekšējā apskatā jau minējām, ka šīs rezerves ir būtiski mazākas par 20 gadu vidēju rādītāju, tad pirmā ceturkšņa gaitā situācija nav būtiski mainīsies. Arī ilgtermiņa laikapstākļu prognozes neliecina par iespējām šai situācijai ievērojami uzlaboties. Tikmēr pieprasījums pēc enerģijas vismaz 2. ceturkšņas sākumā zemo temperatūru dēļ varētu saglabāties augsts. Šajos apstākļos ļoti svarīga būs arī atomelektrostaciju stabila darbība. Aprīlī un maijā Zviedrijas un Somijas atomelektrostacijās ir plānotas apkopes. Kā pieredze rāda, šis faktors var izraisīt straujākus cenu lēcienus. Tādēļ jāsacina, ka 2. ceturksnī un iespējams arī 3. ceturksnī izšķirīgu lomu varētu spēlēt atjaunīgā enerģija. Konkrēti vēja enerģija un aizvien pieaugušais saules enerģijas īpatsvars. Šie visi faktori kopumā arī noteiks, cik lielā mērā būs nepieciešams darbināt fosilo ģenerāciju. Ar šo arī noslēdzu šo ceturkšņa energotirgu apskatu. Atgādinu par iespējām sekot mums LinkedIn platformā, kur publicējam svarīgākos jaunumus gan par mūsu uzņēmumu, gan par enerģijas tirgiem. Tāpat, ja jums ir kādi jautājumi par mūsu elektroenerģijas vai dabasgāzes piedāvājumu, tad rakstiet mums uz corporate@alexela.lv. Mēs nodrošināsim individuālu pieeju piedāvājumu sagatavošanā. Paldies par uzmanību un jūsu veltīto laiku. Uz tikšanos!